Sveiki, skatītāji! Šī video jautājums būs, vai var nopirkt nekustamo īpašumu Krimā. Pēdējā laikā par to ir bijusi diskusija, un arī šobrīd, es pieļauju, ka pat šobrīd, kad jūs skatāties, es skatījos vakar portālā SS, varēja redzēt, ka tiek piedāvāts, reklamēts nopirkt nekustamo īpašumu Krimā. Tad jautājums, pirkt vai nepirkt? Un atbilde ir tāda, ka šādi darījumi ir aizliegti. Kas to aizliedz? To aizliedz Eiropas Savienības regula. Ne tikai tiešos, bet arī netiešos darījumus tie ir aizliegti. Vai to var izdarīt praktiski? Nu, es pieļauju, ka var, jo Krima šobrīd ir anektēta Ukrainas teritorija un faktiskā vara ir Krievijas federācijai, tātad visi darījumi visticamākais. Kāpēc visticamākais? Tāpēc, ka pietrūkst informācijas, bet visticamākais notiek saskaņā ar Krievijas likumdošanu. Nu, un tad vēl noteikti, ja nu kāds veiktu šādu darījumu neskatoties uz aizliegumu, tad droši vien jāpievērš uzmanība, vai šis īpašums tam, kurš atsavini, ir bijis pirms aneksijas, tātad līdz 2014. gadam, vai iegūts pēc tam, kādā veidā, varbūt ar kādu administratīvu lēmumu vai iespējams nacionalizācijas rezultātā. Bet, nu, kā jau teicu, tie ir otršķirīgi jautājumi, bet vēl varētu uzdot jautājumu. Nu, un ja nu tomēr kāds saka, nu, kas, ka ir tāda regula? Nu, kas? Es pirkšu. Nu, tad jārēķinās ar to, kā ir paredzēta arī krimināla atbildība. Latvijas krimināla likumā ir noteikta krimināla atbildība pār starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu. Starp citu nodaļā par noziegumu pret valsti. Nu, tā tad secinājums jau gauži vienkārši, ka šādus darījumus veikt es pilnīgi noteikti neieteiktu. Ти казала, якось я куплю добрий човен і весла, вдаль піду почесно. З брови я скерую благородний барк, піду у гавань завзято, ворогів рубати, ворогів рубати.